Kara sākumā Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcā tika veikta Latvijā un pat Baltijas valstīs nebijusi smadzeņu audzēju operācija. Izmantojot nesen uzstādīto neironavigācijas aparatūru, veiksmīgi tika izoperēts 2,5 cm liels smadzeņu audzējs. Kā norit šāda veida operācijas? Tātad pacientam iepriekšējā dienā pirms operācijas tiek uzlikti speciāli tā saucamie marķeri, izdalīta magnetiskā rezonanse un pirms operācijas mēs jau ieplānojam, piemēram, konkrēti šī audzēja atrašanās vietu, attālumu, izmērus, un šis rādītais tēmeklis mums konkrēti parāda, kur šī patoloģija atrodas un kāds ir vajadzīgs operācijas maršruts, lai maksimāli saudzētu veselos audus un izdalītu pilnīgi audzēju. Jaunā aparatūra ļauj operāciju veikt ļoti precīzi, nesavainojot veselos audus smadzeņu dziļākajās struktūrās. Mediķu valodā to sauc par minimāli invazīvo neiroķirurģiju. Pēc operācijas vai operācijas laikā mēs neiegūstam papildus smadzeņu bojājumus. Ātrāk tiek veikta operācija, daudz saudzīgāka, un panākam maksimālu vai pat pilnīgi šī audzēja izdalīšana. Līdz ar to atveseļošanās periods stacionārā ir daudz īsāks. Arī tālākā sekojošā rehabilitācija, ja tāda būs vajadzīga, būs daudz īsāka, samazināsies invaliditāte un, protams, arī mirstība. Bez tām ar šīs aparatūras palīdzību parādās iespējas ārstēt, operēt tādas saslimšanas vai tādu audzēju veidus, ko agrāk vispār nebija iespējams. Šādas operācijas atkarībā no audzēju novietojuma ilgs no 2,5 līdz 6 stundām. Vai jauna aparatūra paredzēta tikai smadzeņu audzēju izņemšanai? Konkrēti šī programma mums ļauj operēt arteriovenozes malformācijas, tas ir asinsvadu bojājums, nokļūt precīzi pie aneirismām. Mums ļauj arī izdalīt tādas ļoti mazas metastāzes, kas atrodas grūti atrast vietās. Bez tam arī iespējams ārstēt epilepsiju, ja šīs epilepsijas izsaucējs ir kāds konkrēts objekts. Vēl ir arī ļoti ieteicams un ļoti būtu labi palīdzēt īpaši pie ļoti dziļi novietotiem audzējiem. Tas ir smadzeņu stumbra rajonā. Un tas ir samērā relatīvi bieži izplatīts ir pie bērniem. Un tādēļ šī aparatūra būtu ļoti indicēta bērnu neiroķirurģijā. Pirmā operācija, izmantojot neironavigācijas aparatūru, veiksmīgi izdarīta. Kādas būs nākamās? Jau tuvākajā mēneša laikā mēs uzsāksim neironavigācijas endoskopiskās operācijas. Tas ir, kad tiek ievadīts speciāls endoskops, kā līdzīgi kā vēdera ķirurģijā, tikai šis ir daudz stievāks, un viņš tiek operēts smadzeņu veideriņos, smadzeņu brīvajās cisternu telpās. Arī šeit mēs varam operēt precīzi, vadoties pēc neironavigācijas, kā hidrocefālijas, arī audzējas, arī grūti pieejamās vietās. Pēc tam mums ir paredzēts paplašināt stereotaksiskās operācijas, kā pie parkinsonismā, pie diastonijām, kad patvaļīgs vai trīts vai patvaļīgas kustības nekoordinēts, nevadāms. Un bez tam mums ir paredzēts arī mugurkaula ķirurģiju tālāk attīstīt, izmantojot šo metodi. Stradiņa slimnīca ik pa laikam mēģina rast iespēju iegādāties augsta līmeņa aparatūru dažādu slimību diagnosticēšanai un ārstēšanai. Tas, ko saucam skanīgajā vārdā neironavigācija, dod iespēju kvalitatīvi izmantot citas jau esošas tehnoloģijas.
Šī aparatūras darbība nav iespējama bez tādas modernas iekārtas kā magnetiskā rezonanse. Kā zināms, mūsu magnetiskā rezonanse tā ir vienīgā patreiz modernākā Skandināvijas valstīs, tā ir skaitā. Un šī magnetiskā rezonanse kopā savienot ar īpašu tīklu ir ar šo darba staciju neironavigāciju, un tā ļauj mums tātad precīzi diagnosticēt vispirms un arī veikt atbilstošu ķirurģisko ārstēšanu. Kāda ir neironavigācijas nozīme neiroķirurģijā? Es domāju, ka šī nozīme patiešām nav pārvērtējama, jo pirmkārt tas lielākais labums ir pašam pacientam, jo operācija ir iespējama ļoti precīzi, kontrolējot visu laiku operācijas gaitu uz ekrāna, tieši to bojāto audu, bojāto vai izmainīto audu līmenī, nepārkāpjot šīs robežas. Un skaidrs, ka smadzeņu neiroķirurģijā šī katra milimetra nozīme ir ārkārtīgi liela. Un otrkārt, tas ļaus arī izmantot pilnīgi visas kodolmagnetiskās rezonanses iekārtas un arī kompjutera tomogrāfijas iespējas, jo šādā veidā jau iepriekš izdarītos attēlus operācijas gaitā varēs vienmēr salīdzināt ar reālo situāciju operācijas gaitā un operāciju veikt ļoti precīzi noteiktās robežās. Veselības aprūpes finansējums valstī nepieaug, bet ārstniecības iestādes nevar tāpēc strādāt ar vecu aparatūru un novecojošām metodēm. Ja mūsu tehnoloģijas ir augstākas, sarežģītākas, tad gandrīz vienmēr viņas, protams, ir arī dārgākas. Līdz ar to, protams, pieaug šo manipulāciju, šo operāciju izmaksas. Kā arī šī gadījumā tas jau pārsniedz vismaz 5000 latu un dažos gadījumos vēl vairāk. Skaidrs, ka ja šis finansējums paliek tajās robežās un nemainās, tad skaidrs, ka katra gadījuma cena ir pieaugusi un līdz ar to mēs varam uzņemt arvien mazāk un mazāk slimnieku.